Nu, lūk, mēs esam iekārtojušies ar Ilmāru un Gunti. Un viņi paši nemaz nezina, kāpēc viņi ir šeit. Vai ne? Tā ir. Tā ir. Jūs esat šeit tieši tāpēc, ka jūs esat mārupieši no pašiem pirmsākumiem. Un jūs esat uzņēmēji, kuru patiešām pienesums un darbība ietekmē ļoti daudzu mārupiešu dzīves kvalitāti un labklājību. Jūs abus arī saista ļoti daudz kopīgas lietas. Tātad jūs esat mārupieši, jūsu dzīves vieta atrodas uz vienas ielas, jūs esat laika biedri, jūs esat uzņēmēji, kurus mēs biedrībā, klusībā aprunājot, sapratām, ka jūs esat uzņēmēji, kuriem uzņēmēju darbība ir kā dzīvesveids. Un es iepazīstināšu, tātad tie, kas nezin, JIP Mārupītes saimnieks Ilmārs Jasīnskis, Labdien. un B Miks Mārupas parka saimnieks un SIA drošas velobraukšanas skolas valdes loceklis. Es atzīmēšu, ka šis uzņēmums darbojas kā sociālās uzņēmējdarbības uzņēmums Guntis Ruskis. Jā, sveiki. Paldies, ka uzaicinājāt. Tātad mans pirmais jautājums jums ir, vai jūs paši apzināties, ka jūsu darbošanās un uzņēmējdarbība ir kā dzīvesveids? Ilmār. Smags jautājums. Smags jautājums. Man tu pasaka, tu varbūt tās esi. Jā, nu, mēs jau bērnībā vienmēr par kaut ko domājam, sapņojam, un arī bērndārzā, kurš ir gājis bērndārzā, mums ir albums, kurā ir ierakstīts par to, kas es vēlētos būt, kad izaugšu liels. Es ierakstīju, ka es gribu būt milicis toreiz. Daudzas kādas lietas. Bet kopumā jau mēs par sevi, un es ceru, ka arī kaut kur Ilmārs arī līdzīgi domā, ka mēs šajā vidē kādreiz Mārupē šeit piedzimām, dzīvojām, gājām bērndārzā, gājām skolām, un bija kaut kādas lietas, kur mēs kopā ar draugiem šeit daudzījāmies, un kaut kas mums pietrūka. Nu, piemēram, mēs slidojām, spēlējām hokeju ziemā, kur uzsala Peļķe, tur, kur šobrīd ir Kronas ielas mājas. Un tad mēnesi gaismā, vakarā darbdienā mēs tur slidojot, domājam, ka kādreiz varētu būt tā, ka tu vari slidot ilgāk un ieslēgt gaismu. Un paiet tagad 40 gadu, un mēs to varam izdarīt. BMX sporta parkā var slidot, ieslēdzot gaismu, ar aplikāciju attālināt. Un tās ir tās lietas, kas mums likās, ka nedaudz pietrūkst. Un toreiz bērnībā, kad mēs šeit dzīvojam, mēs šeit varējām braukāt pa ritiņiem, mopēdiem, motocikliem, kur mums acis rāda. Šobrīd tādas iespējas nav, jo blīva apdzīve Mārupē, kas ir ļoti forši. Iedzīvotāju resursi ir ļoti svarīgs Mārupē. Un tad mēs ar savām kaut kādām ekspektācijām par to, kā šeit būtu forši dzīvot, savu laiku un enerģiju šeit ieguldam. Nu, tas tāds mans pārskrējiens, Ilmār. Tā nav? Nē, tas tāds ir, tas dzīvesveids jau no bērnības kaut kāds ainas tiek vilktas paralēlas un tam līdzīgi, bet es jau vairāk skatos kā šodien, kā tas dzīvesveids, kā uzņēmējdarbība. Nu, tas nemaz nav viegls pasākums. Un savienot to, kā tu dzīvo un kā tu ar to uzņēmējdarbību darbojies, tad kaut kā gribās tomēr novilkt to, kas ir uzņēmējdarbība un kas ir tava dzīve. Jo tas ir kaut kādā mirklī paliek pa grūti. Ilmārs velk uz to, ka principā šī ir saruna par fakapstāstiem. Nu jā, tad redziet, nu nepavelti mēs jūs izvēlējāmies, jo mēs to ļoti labi redzam. Mēs patiešām to ļoti redzam, kad jūs esat tie uzņēmēji, kuriem ir ļoti grūti nodalīt šīs lietas, jo jums visu laiku ir 24/7. Bet nu tad Guntis sāk par to bērnību un tiem aizsākumiem. Tad es jums uzdošu šo jautājumu, kā tas viss aizsākās ar to uzņēmēju darbību. Un vai tad, kad tu, Ilmārs, sāki, tev likās, jā, es sākšu kaut ko darīt, un tad man būs uzņēmēja darbība, un tad man būs pārējā dzīve. Vai tu tad apzinājies, ka tad, kad tu sāksi darīt to, ko tu dari, ka tu esi milzīgi īpašuma saimnieks, publiskās vietas saimnieks, ka tas patiešām būs šis lielākais izaicinājums? Man liekas, ir bišķi savādāk. Nu, tas jautājums varbūt bišķi savādāk, jo tad, kad tu uzsāc kaut kādu ceļu vai kaut kādu darbību, vispār tas ir starts vienkārši uzsāc, nevis sapņot, domā, bet uzsāc, un tu pat nezini, kur tas ceļš un kā viņš tev aizdīs. Un tad, kad es uzsāku,
šo te kaut kā saka, uzņēmēju darbību, tad es pat sapņos nevarēju iedomāties, ka es nodarbošos ar daudz cilvēkiem un daudz visādiem pasākumiem, kā saka, un līdz ar to varbūt tās ietekmēt cilvēku izklaidi vai cilvēku citu likteņus, kā saka, apmēram. Jo kā lai pasaka, tad, kad tu uzsāc ceļu, tu pat nezini, kur viņš tev novedīs. Galvenais ir jāuzsāk, un tad jau, kad viss saliksies tā, kā vajag jāsaliekās. Super. Un tev, Gunti? Es atceros tos pirmsākums ar 10 bērniem BMX Mārupa klubā. Pilnīgi noteikti kosmos jau visu salika pa vietām, un tas mūsu vēstījums pie pirmie soļi bija par to, ka mēs gribam izveidot šeit sporta instruktūru ikvienam brīvi pieejam Mārupē. Tajā laikā 15 gadus atpakaļ, vairāk jau kā 15 gadus atpakaļ Rīgā Mārupē BMX trasa nebija. Pēc būtības BMX trasa ir vieglas konstrukcijas sporta būve, vecāki iesaistās, viss var nākt darboties, un ar to tas viss arī sākās. Un kad mēs pa pašvaldību mums deva iespēju iznomāt šo zemi ar nosacījumu, ka mēs piesaistīsim pašu finansējumu, un paldies līderu fondiem, visi arī pareklamējuši, arī šobrīd kārtas līderu projektos ir izsludinātas ar Pierīgas partnerību, ejiet konsultācijām un realizējiet savus projektus. Tā ir fantastiska iespēja. Toreiz bija iespēja piesaistīt finansējumu dažiem projektiem, un ar to tas viss sākās. Un mēs jau nezinājām, ka tā zemes vienība toreiz tie nepilni 3 hektāri ir pietiekami lieli, lai mēs varētu vēl papildus šo vidi attīstīt kā multifunkcionālu parku dažādām sporta un aktivitātēm gan ziemā, gan vasarā. Un mēs jau esam tikai tādā, kā Ilmārs teica, ceļš, mēs esam tādā salīdzinoši ceļa sākumā, jo tās iespējas vēl attīstīties un pilnveidot šo vidi pilnīgi noteikti ir. Iedzīvotāji šeit ir, par ko liels prieks, un ja mēs kā sabiedrība aktīvi iesaistamies, mēs jau kopā šo vidi veidojam tikai labāk. Paldies, Gunti, paldies. Bet, lai mēs visi mārupieši apjēgtu, cik tad tādā jūsu apsaimniekošanā vai jūs kā saimnieki varat justies, cik tie kvadrātmetri katram no jums ir vai cik tie hektāri katram no jums jūsu saimniecībā? Ilmārs bagātinieks, 30, bet par BMX tas jau tā ir pašvaldības zeme, ko mēs kā biedrība nomājam. Un tas mūsu stāsts, mums nedaudz tie stāsti atšķirās par šo uzņēmējdarbības veidu, jo, kā sākumā pieminēja, mēs veicam šo jau no pirmsākumiem sociālo uzņēmējdarbību, un mēs jau kā biedrību viņu veicām jau no 2010. gada, jo tas, ko mēs darām, tas ir sociāls projekts, un šobrīd arī ir diezgan aktuāls jautājums par šo sociālo ietekmi. Jo skaidrs, ka ne jau tikai sociālajie uzņēmumi dod šo sociālo ietekmi, 90% uzņēmumu, arī kas nav sociāli uzņēmumi, veic šo sociālo ietekmi, un viņi vispār nav viegli izmērīt, jo kāds redz, ka viens ražo tur cimdus, viens dronus, viens tur nodarbojas ar BMX, liekas, tu tikai tajā šaurajā laukā, bet tā vide, ko kopā, kādu labumu šī uzņēmējdarbība pienes, viņi ir ļoti lieli, kur ir cilvēki, tur jābūt uzņēmējdarbībai, un tur ir šī sociālā ietekme, viņi tikai jāattīst. Un Ilmārs par savu stāstu pastāstīs, bet pilnīgi noteikti arī viņa stāsts ir ļoti sociāls projekts, un atkal atgriežoties pie bērnības, mēs kādreiz ar riteņiem, lai varētu nopeldēties, mēs ar riteņiem braucām uz Bokseriem vai uz Jaunmārupu, kas ir 8 km un vairāk no Mārupas. Un šobrīd mums tāda iespēja šeit ir tepatās. Mēs uzkāpjam uz riteņu 5 minūšu laikā. Mēs esam Pludmalē, kas mums nav jāstāv sastrēgumā uz Jūrmalu, un mēs esam tepatās klātesoši, un tas ir vienkārši kolosāli. Tas ir kolosāli, tieši tāpēc, sociāli, jā. Cik tiek kvadrātmetri, Ilmār, tev tur? 300,000. 300,000 Mārupas novada zemes, kur mēs, kā jau pašā sākumā es teicu, jūs esat tie, kas uzlabo mūsu visu mārupiešu dzīves kvalitāti ar savu darbošanos. Bet tagad par tām mūsdienām, kas ir tie galvenie izaicinājumi? Ilmār, tev pārāk daudz to cilvēku tur kādreiz, vai kas ir tevs galvenais izaicinājums? Mans izaicinājums ir daudz lietas, īstenībā, ja tā runā par Mārupīti, ir pateicoties draugiem, ir tapušas, izveidojušas, un
Jo vienkārši sēžot un dīķi malā vienā jaukā vakarā, tad tika nonākt sev to kaut ko zaļu, un tā arī radās viss tas zaļais vai tās pļavas, kas tur apkārt ir. Bet man visizaicinošākais ir, par bēdīgo negribas runāt. Nē, saki, jā. Kas ir tas izaicinājums? Lai visi tie, kas tagad domā kaut ko personīgi sākt. man tas ir, kā saka, sadarbības atrašana, kas ir laba sadarbības partneri, finansējuma atrašana un attīstībai. Tas ir mans izaicinājums pašreizējais, ja runājam par šodienu. Tev, Gunti, kas ir tas izaicinājums? Nu, izaicinājums ir tas, ka mēs dzīvojam tādos dažādos burbuļos. Ir sabiedrības burbulis, ir izpildvaras burbulis, ir lēmējvaras burbulis, un tas ir gan pašvaldībā, gan valstiskā līmenī. Un es domāju, ka es neko neatšķiršos no jebkura citu uzņēmēja, kurš saskarās ar dažādām problēmu situācijām, ar neizpratni par to, kādas procesus mēs organizējam un kāds tas ir iegūms sabiedrībai. Un ir jāiet. Ja nevar iet, tad ir tajā virzienā jārāpo, ja nevar parāpot, tad jāguļ, un agri vai vēl mēs to rezultātu sasniedzam, jo tos labos mērķus jau mēs sasniedzam, vienkārši kaut kas notiek ātrāk, kaut kas nenotiek tik ātri, un cerams, ka mēs kā sabiedrība pilnveidojamies, un šie procesi arvien uzlabojās, un es tomēr ceru, ka mums izdosies realizēt vēl daudz ļoti skaistus, labus projektus. Un tie fakti stāsti, tas būs atsevišķs stāsts, un viņi ir pietiekami daudz, un viņi nekad nebeidzās. Ierakstīsim atsevišķu podkāstu. Jā, jo tā jau ir uzņēmēja ikdiena, un tu no rīta pamosties un domā, ka tu kaut kādas lietas darīsi, un tev ir pa vidu tik daudz jautru piedzīvojumu līdz vakaram. Tā ir tāda ikdiena. Jā, tie izaicinājumi patiešām ir, un tad ir tāds provokatīvs jautājums. Ir pa šo laiku gribējies mest visu pie malas. Tā, ka vienkārši stop un tiešām mest pie malas. Jā. Jā. Vai ne? Redziet, tad tie, kas visi šo te dzird, un ja jums kādreiz tā dzīvē ir, tad ziniet, ka tas ir normāli, jo ja šiem te diviem ļoti aktīvajiem uzņēmējiem tā dzīvē ir bijis, tad izrādās, ka tas pat ir normāli. Ja? Bet, vajag aiziet pagulēt, no rīta pamosties un iztīri zobus un turpini, un viss atkal saliekās. Nav jau cita varianta. Jo vienā brīdī tu esi augšā, vienā lejā, un tā jau tikai tā attīstība notiek. Galvenais, lai tā līkne ir pakāpeniski augšpējoša. Ja visu laiku tikai iet uz leju, tad tas jau ir, tad jau jāpārdomā. Bet ja tā līkne kopumā iet uz augšu, tad viss ir labi. Vai jūs paši esat tā kā gandarīti un priecīgi, ka jūs kā mārupieši to savu uzņēmēju darbību arī veicat Mārupē? Kad Ilmārs atrada to zaļo zemes pleķi, tos šausmīgi daudzos kvadrātmetrus, 300, ja? 300, ja? Kad tieši Mārupē, kad jūs esat mārupieši un jums arī tā darbība un visu uzņēmēju darbība Mārupē, jo tev jau, Gunta, arī, trasa varēja būt arī, nezinu, tepat Rīgā, vai ne? Vai, nezinu, kaut kur Piņķos, Babītē, kas tagad ir viens novads, bet kādreiz nebija. Vai ir tā foršā sajūta, kad Mārupē? Tad, kad sākās tā darbība, tad Mārupe nebija tāda, kāda viņa ir šodien, sāksim ar to, un līdz ar to tās vai iespējas vai kaut kā tam līdzīgi, man tā liekas, bija daudz vieglāks nekā šodien kaut ko tādu sākt vai izdomāt, vienkārši kaut ko sākt darīt, un tad jau kaut kas sanāk vai nesanāk. Ir jau lietas, kas varbūt tāds ir nesanākuši, un mēs par to šeit nerunājam. Jā, pilnīgi noteikti es esmu par to, šis projekts ir ticis realizēts Mārupē, un Mārupe ir lieliska vieta, un es arī daudzkārt esmu iepriekš teicis, ka šādu veidu projektu mēs noteikti nekad nevarētu realizēt, piemēram, Zilupē, jo tas apjoms, ko mēs esam paveikuši iedzīvotājiem, vairāk kā 1000 iedzīvotājiem aktīvi iesaistoties, arī šeit klātsošiem, kas šobrīd ir pievienojušies. Tas apjoms, kāds ir realizēts šajā 3 hektāru teritorijā, viņš ir vienkārši viņš ir ļoti liels. Un es viens pilnīgi noteikti šādu projektu nekad nevarētu realizēt. Un tas ir tikai pateicoties
visiem, arī tev, Ilze, un arī Ilmāram, un Zigmundam, un arī jebkuram Ringoldam, visiem, kas šeit ir, jā, un tas ir ļoti forši, un es domāju, ka tās labākās lietas, kuras mēs realizēsim, ir vēl priekšā. Ja mēs atgriežamies pie parka, jo parka teritorija no 2018. gada ir ar lokālu plānojumu sporta un aktīvās atpūtas parks, un tur ir vēl daudzas lietas, kuras var realizēt gan kā ar aktivitātes, gan kā slēgtā telpā, un kopumā mums jāpaskatās arī nedaudz plašāk ir par to, ka šobrīd Mārupē mums ir 12 apkaimes, un visās šajās apkaimēs dzīvo iedzīvotāji, kaut kur blīvāk, kaut kur netik blīvi, un mums ir visās apkaimēs ir jārada līdzīga iespēja iedzīvotājiem iet un aktīvi darboties, izvēloties tās vēlmes, kurās viņi grib darboties. Ir jābūt kādām teritorijām, ir privātām, ir jābūt kādām pašvaldības, ir jābūt kādām teritorijām publiski pieejamām. Galvenais, lai iedzīvotāji var iet un atbilstoši savām vēlmēm darboties un attīstīties, satikties, komunicēt un dažādas projekts kopā realizēt. Tā kā es esmu tikai par to. Mārupa ir kolosāla vieta, labvēlīgam lidojumam, teicam, starta vieta. Jā. Super, Gun. Tas bija provokatīvs jautājums, jo, protams, kad mēs to redzam gan jūsu darbībā, gan jūsu būtībā, ka jūs esat Mārupas patrioti. Un es domāju, ka šādas vietas nebūtu tik fantastiski izkoptas un sakoptas, arī Jip Mārupīt nebūtu tāda, kāda viņi ir, ja pats Ilmārs nebūtu tāds Mārupas īstenis patriots. Jo tikai tādi savas zemes, sava novada patrioti var ielikt tajā, ko jūs darat, arī sirdi un dvēseli. Un paldies jums par to, jo jūs patiešām esat tie, kas ar savu uzņēmību zināmam daudzumam zemes kvadrātmetru, kā mēs šodien uzzinājām, ļoti lielam zemes kvadrātmetru daudzumam, esat radījuši īpašu nozīmi. Un paldies jums par to, un paldies jums par šo sarunu. Bet pēdējais jautājums, ko es gribu jums pajautāt, 100 gadi Mārupei. Godīgi sakot, man pašai tas bija pārsteigums, ka tiešām 100 gadi ir Mārupei. Kas ir tas, kā jūs redzat, teiksim, šo mūsu sarunu pēc 10 gadiem? Kāda varētu būt tā vīzija? Jo, kā jau jūs teicāt, cilvēku skaits aug, viss paliek blīvāks, nav vairs kā senāk. Bet tīri par jūsu uzņēmēju darbību, kāda tā varētu būt pēc tiem 10 gadiem? Es vakar biju Salienā vasaras festivālā 2025, un man ļoti patika tā vide, kas tur ir pa ceļam uz golfa laukumu, un tas dīķīs, tas pārciņš un viss tās mājas. Un es redzu, ka Mārupa turpinās pilnveidoties un attīstīties, un tas, ka bez šīm iniciatīvām, jo tas, ko mēs esam šo 15 gadu laikā izgājuši cauri, tas nav bijis viegli, un es redzu, ka tā kvalitātes latiņa mums ir jāpaceļ līmeni augstāk, un tas ir tas, par ko mēs runāsim jau pēc 10 gadiem, jo mums jau šeit būs daudz vairāk attīstīta infrastruktūra gan kultūras telpai, gan sporta infrastruktūra, tāpat tās izglītība, un iedzīvotāji būs draudzīgāk, atsaucīgāk un kopīgs projekts realizēt spējīgi. Tā kā es esmu ļoti pozitīvi noskaņots, jāparauda vakarās pilvenā, bet pēc tam jau atkal visu kaut ko iet un visu dara un visu notiek. Ilmār, kas būs Jip Mārupītē pēc 10 gadiem? Es ceru, ka tāds tesiens, kā tagad man ir, tad nebūs, un daudz lietas būs sakārtojušās, un paši automātiski notiks, un modernizētas būs, un saule arī varbūt vairāk vēl spīdēs. Tā kā es domāju, tad pēc 10 gadiem mēs arī daudz sirmāki būsim droši vien, un tad paskatīsimies. Jā, bet mēs būsim šeit pat, vai ne? Tikpat uzņēmīgi, tikpat aktīvi, un tiešām paldies jums par to, kad jūs tiešām zināmam daudzumam zemes gabaliņu piešķirt īpašu nozīmi, kas mums ir pieejama mums visiem mārupiešiem. Tā nav nekāda slēgtā teritorija vai noslēgtā, bet tā patiešām ir teritorija, kurā mēs visi uzlabojam savu dzīves kvalitāti, varam pavadīt ikdienu.
Un paldies, ka jūs savā skrējienā atradāt laiku šai sarunai. Paldies tiešām jums par to, jo jūs esat tie, kuru uzņēmēja darbība patiešām ir kā dzīvesveids. Es domāju, ka novēlēsim jums abiem, sevišķi Ilmāram, lai pēc 10 gadiem mēs viņu vairs neaicinātu varbūt uz sarunu kā uzņēmēju, kuram uzņēmēja darbība ir kā dzīvesveids. Jo viņš teiks, ka viņam ir darba laiks, un viņam ir arī pārējais laiks, ko viņš velta saviem hobijiem un privātai dzīvei. Bet šobrīd es domāju, ka mēs esam trāpījuši ar to, ka jūs esat tajā skrējienā, jo jūs esat tajā attīstībā, lai šo visu attīstītu pareizi. Jā. Paldies jums vēlreiz par to, un lai jums ir tiešām arī priecīgi šie svētki, un Mārupēs 100, jūs zinājāt? Jā. Zinājām. Jūs atceraties kaut kādā bērnībā, kad jūs svinējāt, es nezinu, Mārupēju 70, 80, 90? Bija tādas svinības? Bija zaļumbālas, bija un sporta svētki bija, un mūsu mazas kneveļas tur aicināja arī, mēs tur darbojāmies, un tā kā ir daudzas labas lietas notikušas, bet šobrīd ir labāk. Super, super, jā, un mēs visi novērtējam, ka mums tiešām ir rokas stiepiena attālumā Jipmārupīt, mums ir rokas stiepiena attālumā šis te sporta parks, kurā mēs visi varam nodarboties ar ko vien vēlamies, un tur vēl viss tikai attīstās un top. Tā kā, lai jums tiešām visi jūsu sapņi un visi mērķi tiešām piepildās, jo mēs redzam un novērtējam, cik foršas ir šīs vietas, kas mums ir Mārupē. Paldies. Paldies, ka paaicinājāt. Paldies, Ilze, paldies Mārupes uzņēmējiem. Lai viss izdodās. Paldies.